Grāmata Derek Hašem, autors Mošē Haim Lucāto, saīsinājumā Ramhai. Un šī gadījumā mēs apskatīsim labuma un ļaunuma saknes, kādas ir. Iepriekšējā stundā mēs te skatījāmies, kāds ir brīva izvēle un nolemtība, kā ir tad, ja sabiedrība izvēlas vai cilvēks to labo pozitīvo, un kā ir tad, ja cilvēks vai sabiedrība izvēlas negatīvo ļauno, kas notiek. Tāds īsts ieskats bija. Jo cilvēkam ir brīvā izvēle, it kā cilvēks neatkarīgs no visaugstā. Te varētu tādu salīdzinājumu teikt, kad, piemēram, darba devējs, ja ir uzdevis darbiniekiem darba uzdevumu darbvietā, ja viņi strādā pastāvīgi un pats devies kaut kur komandējumā projām. Un tad kā tie darbinieki te uzvedas, ja daži strādā, daži nestrādā, daži tur dara sliktas lietas, daži dara labas lietas. Tad viņi jau neredz to darba devēju, jo viņš ir devies komandējumā. Tāpat arī mēs šeit uz pasaules visaugstā vaigs apklāts, visaugstā klātbūt nav redzama ar mūsu 5 maņu orgāniem. Tāpat arī mums šeit, kā tai darba vietā salīdzinājumā, mēs te uzvedamies uz pasaules. Brīvā izvēle ir tur, kur garīgais un materiāls saskaras, tur, kur labais un ļaunais saskaras. Bet pārējais ir liktenis. Tātad notikumi nāk no visaugstā, bet tur, kur labais ar ļauno saskarās, tur cilvēkam ir brīvās izvēles punkts tai vietā. Jo visaugstā griba ir no augšas uz leju, no garīgām pasaulēm uz mūsu materiālā pasauli, uz radību, uz cilvēku. Un cilvēks atkal savukārt ar savu brīvo izvēli dod impulsu no lejas uz augšu, no šīs materiālās pasaules uz garīgajām pasaulēm pie visaugstā. Tātad visaugstais dod impulsu no augšas uz leju, cilvēks savukārt ar savu brīvo izvēli no apakšas uz augšu, tā varat teikt. Cilvēks iespaido garīgās pasaules no lejas uz augšu. No tā arī seko, no šīs izvēles, seko impulsu no augšas uz leju, no visaugstā uz cilvēku atpakaļ. Sakarā ar šo brīvo izvēli un saskaņā ar šīm izmaiņām. Cilvēks iespaido garīgās pasaules ar domām, runām un darbību. No lejas uz augšu. Tātad labs pozitīvais un slikts negatīvais. Un kā tad ir negatīvais, no kā tad tas ļaunums rodās, tad tāda formula tagad jāatklāja mums ir. Jo visaugstais ir avots visam. Nav divi spēki, necīnās savā starpā universā. Ne tā kā citās reliģijās ir uzskatīts, ja, kad ir Dievs tas pozitīvais un it kā tas sātans tas negatīvais, kas cīnās savā starpā. Bet Tora tā mums nemāca. Visaugstais ir avots visam. Bet pasaulē ir gan pozitīvais, gan negatīvais, lai cilvēks var izvēlēties ar savu brīvo izvēli. Pozitīvā un negatīvā saknes ir garīgajās pasaulēs, tā saucamie transcendentālie spēki. Var būt izlabojoši un bojājoši. Viss sakarā ar cilvēku izvēli. Spēki ir augšā garīgajās pasaulēs. Tiem pozitīvo vai negatīvo lādiņu dod cilvēks ar savu izvēli, tos iespaido. Cilvēks dod tiem pozitīvo vai negatīvo. Cilvēks pats iedarbina pasauli, vai no pozitīvo vai negatīvo. Bet visaugstais ir devis tam robežas, lai cilvēks šim cilvēku iespaidām, lai cilvēks galīgi nesabojātu pasauli ar savu izvēli. Pozitīvais, tas ir labais. Un cilvēkam jābūt gatavam saņemt visaugstā gaismu. Tāds bija plāns, tāds viņš ir vēl joprojām, tāds viņš būs visu laiku līdz rezultātam. Tātad cilvēkam jābūt gatavam saņemt visaugstā gaismu, enerģiju. Tad pozitīvais nāk pie cilvēka no augšas uz leju, tad dvēsele var saņemt vēl vairāk.
Bet, ja negatīvo izvēlas, ja cilvēks aizver sevi un aizvien vairāk aizver sevi, ja mazāk saņem, un negatīvais nāk uz pasaules, un cilvēks nav gatavs saņemt visaugstā gaisma enerģiju. Un tas arī rada mūsu pasaulē šo ļaunumu, šo negatīvo. Un tāpēc arī ir visaugstā vaigs apsakts. Tātad pozitīvais, ja ir uz pasaules, tas nozīmē visaugstā vaigs atvērts, bet ja negatīvās lietas nāk uz pasaules un notiek, tas nozīmē, ka visaugstā vaigs aizklāts, vienkārši formula. Ja cilvēks negatīvi ietekmē garīgās pasaules, tad visaugstā vaigs aizklāts. Nāk ļaunums uz pasaules un labais apklāts, aizsekts. Un cilvēks neļauj labajām ieiet sevi. Un sakrāja augšā garīgās pasaulēs ļaunuma spēkus. Un tie nolaižas uz zemi, un ļaunums nāk par zemi. Ļaunums nenāk no visaugstā, bet no paša cilvēka nāk tas ļaunums, šis negatīvais. Visaugstais ir radījis garīgu substanci, kas var radīt ļaunu, šo negatīvo. Bet ja visaugstā vaigs ir apklāts, un tā ir ļaunuma sakne arī, un arī labais apklāts šī gadījumā. Tātad mehānisms ir visaugstais ir radījis ļaunuma sakni, kas rada ļaunu daudzos aspektos. Mēs te redzam dažādi ļaunā enerģija, negatīva ir pasaulē, ir ļaunie tā saucamie malahim, tā angeli, ir dēmoni, daudz citas lietas vēl. Satāna, piemēram, arī. Šī ir tie ļaunumi tādi elementi. Tātad visaugstais ir radījis ļaunumu sakni un kas rada ļaunu daudzos aspektos. Ļaunumam daudz detaļas un katrai ir sava sakne garīgajā pasaulē. Un tas nes pasaulē ļaunumu. Tā saucas Borē-Rā, šī sistēma, Borē-Rā, kā radīts no nekā. Šī Borē ļaunuma izēviela tā saucamā. Visaugstais radīs negatīvo potenciālu iespēju, ļaunumu iespēju cilvēks, visaugstais radīs, bet cilvēks to realizē ar savu brīvo izvēli. Te varētu tādu komentāru pievest, kad, piemēram, ņemsim atomenerģiju, zinātnieki atklāja atomenerģiju, cilvēkam dot laba lieta no augšas ir, no visaugstā, un zinātnisks atklājums, un cilvēks to var izmantot savās tehnoloģijās, savā labā, lai uzlabotu dzīves apstākļus. Bet ko cilvēks dara? Ir divas iespējas. Vai nu piemēram, izveidot elektrostaciju, atomelektrostaciju, lai būtu gaisma, siltums visiem, būtu labais sabiedrībai, būtu no šīs enerģijas, vai arī radīt atomieročus, kur viens otru varētu iznīcināt. Tā ir cilvēka brīvā izvēle atkal. Diemžēl jāsaka, ka uz mūsu pasaules visi jaunie šie zinātniskie atklājumi, jaunās tehnoloģijas, diemžēl pirmkārt tiek izmantotas dažādām militārām vajadzībām, lai viens tur varētu pakļaut citus. Diemžēl tas tā notiek. Bet visaugstā plāns bija tāds, lai šos jaunos atklājumus cilvēks izmantot uz labu, pozitīvām darbībām. Kā jau es te teicu par šo atomenerģiju tādu piemēru, viņi var izmantot gan elektrības ražošanai, gan arī kodolieroču ražošanai. Jo cilvēks pats realizē šo ļaunumu ar savu brīvo izvēli. Un ļaunais ir gan miesai, gan dvēselē. Piemēram, kāds rezultāts šim ļaunumam, ko cilvēks pats radīs? Miesai nāk slimības, dvēselē arī dvēseles slimības un ciešanas. Ļaunumā visam ir sava sakne, tā saucamā Borē-Rā. Un tā rada ļaunumu izēvielu, bet cilvēks pats veido ļaunumu ar savu negatīvo izvēli. Šie negatīvie spēki garīgajās pasaulēs var darboties vai arī nedarboties, kamēr tos nepamodina. Te atkal jāsaka, ka cilvēks izvēlas, izvēlas ļaunu darbību kaut kādu šī pasaulē,
Un šī ļaunā darbība rada šos negatīvos malahim, tā saucamos eņģeļus, kas ir kristīgais literatūrās iztulkots, ja. Un šie negatīvie malahim atkal dodas un ar visu šo negatīvo enerģiju augšup uz garīgajām pasaulēm, ja, un aktivizē šos ļaunās spēkus. Un šie negatīvie spēki var darboties pilnīgi vai daļēji. Tas atkarīgs, cik daudz visaugstā vaiks aizklāts ir. Cik daudz visaugstā vaiks ir apklāts, tādā pakāpē negatīvie spēki parādās šai pasaulē. Tātad šai lietā arī daudz pakāpes ir. Un ļoti svarīgi, te autors iesaka nezaudēt saiti ar visaugsto nekādā gadījumā, lai šie ļaunie spēki nepamostos jaun un nebūtu sliktas domas, runas cilvēkā, darbības sliktas, ja, kas savukārt aktivizē šos negatīvos spēkus garīgajās pasaulēs. Nu, te tāda lieta ir, kad, ja cilvēks, piemēram, atsakās pilnīgi no visaugstā, ja, no visaugstais dod arī visu labumu, dod šo pasauli, ja, dod materiālās vērtības, dod gaisu, ūdeni, siltumu, enerģiju, cilvēku ķermeni, lai cilvēks visu lai varētu eksistēt, ja. Nu, cilvēkam jāapzinās, ka to dod visaugstais, un ja cilvēks neatzīst to visu, ja, un griežas pie kaut kādiem citiem spēkiem, citiem kaut kādiem avotiem, ja, dieviem dažādiem izdomātiem, nu tad visaugstais arī, nu tā tad saka, nu tad, lai arī tu nonāc visi šī spēka pakļautībā, ko tu, pie kā tu tur griezies, ja, tad arī šie spēki ir negatīvi, tad arī, ja negriezies pie visa avota, pie visaugstā, kas dod visu, ja, bet griezies pie kaut kādiem negatīviem spēkiem, tad attiecīgi proporcionāli šie negatīvie spēki arī iedarbojas uz šo pasauli, un cilvēks dabū ciest no šī visa. Tāpēc arī te iesaka nezaudēt saiti ar visaugsto. Jo sekas, tajā gadījumā negatīvais pastiprinās pasaulē. Un tad šie negatīvie spēki iedarbojas uz visu pozitīvu arī, kas ir šai pasaulē. Un jau vairāk šis negatīvais nāk uz pasaules, jau mazāk pozitīvais paliek šai pasaulē. Tātad negatīva enerģija nāk no augšas uz leju, un tas, kas vēl apšeit palicis ir, ja, tas tiek pamazām zaudē savu spēju, savu spēku, savu aktivitāti zaudē. Un bojājas arī augšējās garīgajās pasaulē šie pozitīvie spēki. Tātad visa šī sistēma tiek sagrauta ar šo cilvēku ļauno izvēli. Bet, ja pastiprinās pozitīvie spēki, ja cilvēks izvēlas pozitīvo labas lietas šai pasaulē, tad attiecīgi proporcionāli samazinās negatīvais. Negatīvie spēki samazinās un izlabojas radības saknes augšējās garīgajās pasaulēs, un nāk pozitīvais un labums no garīgām pasaulēm uz leju šī pasaulē, mūsu materiālajā pasaulē, šīs pozitīvās labās lietas. Tātad cilvēks izvēlas šai pasaulē vai nu labu vai ļaunu, ar savu brīvo izvēli, ar savām domām, runu, darbību. Un sekas ir tās iespaidos visu pasauli. Gan šo, gan garīgajām pasaulēm ar šo darbību. Un tas rada garīgajās pasaulēs vai nu pozitīvu vai negatīvu enerģiju. Tajās ir pozitīvais vai negatīvais lādiņš, un uz zemi nolaižas pozitīvais vai negatīvais. Tātad cilvēks saņem to, ko radīs pats, no tāda ir šī formula. Un arī sabiedrība, vai nu tā būtu valsts, vai tā būtu kāda tauta, vai tā būtu visas cilvēces kopumā, atkarībā no tā, ko sabiedrība pati izvēlas, vai nu pozitīvo vai negatīvo. Arī tad katrs cilvēks saņem vai nu šo pozitīvo vai negatīvo, arī atkarībā no sabiedrības vai visas cilvēces izvēle. Tātad, mēdz gadīties tā, ja, kad dažādos apstākļos pati sabiedrība izvēlas negatīvas lietas, ja, un šai sabiedrībai ir tādi locekļi, sabiedrības locekļi, kas negrib šo negatīvo, ja, kas grib pozitīvo un cenšas un dara pozitīvo, ja. Tomēr nāk šī negatīva enerģija uz visiem, tātad arī uz tiem, kas dara pozitīvo, nāk daļa no šī negatīvā.
no augšas uz leju. Bet tajā gadījumā nekad nevajag padoties cilvēkam, vajag vienmēr, neskatoties uz to, ka visapkārt ļaunums, darīt šo labo, jo vienalga. Ja cilvēks padosies un sāks arī darīt ļaunu, tad būs vēl lielāks ļaunums pasaulē. Tā tad ir ļoti svarīgi, neskatīties uz apkārtējo pasauli, kas notiek, bet darīt labu. Izvēlēties pozitīvo un arī darīt. Neskatoties uz to, kā sabiedrības jau ved. Jo atkarībā no sabiedrības uzvedības arī vai no pozitīvais vai negatīvais nāk uz visiem uz zemi, no augšas uz leju. Šim negatīvajam, šim ļaunumam ir dažādi līmeņi, un tos palaiž cilvēks. Tātad, piemēram, ir netīrība garīga, ir tumsa garīga, un te ir svešvārdos nosaukt dažādi tumā, hošer, zāmā, ahoļ, ir dažādi ļaunuma varianti, un tie saucami visi kopā saucos klipot, šie ļaunuma varianti, ļaunais, svešvārds klipot. Bet no otras puses tā saucamais pozitīvais labums, kas nāk no augšas leju, tā tad tīrība, gaisma, enerģija, svētums tā saucamā. Un tā saucamais svešvārds šim visam tā ārā, dzīves tīrība. Un pretējs dzīves tīrībai ir tumā, netīrība, garība. Piemēram, miris cilvēks, nomiris cilvēks ir netīrības etalons. Nomiris cilvēks ir tumā etalons. Un šī tumā tā ir atdalīta no gaismas. Un hošer, te tāds svešvārds ir minēts. Tas ir tumā paveids, kas cilvēkam, kas atdalīts no gaismas, no pozitīvā. Tātad tas ir tāds cilvēks, kas neko negrib zināt, kas notiek, negrib mācīties, negrib zināt, kas ir labs un kas ir slikts, un viņām neinteresē. Tāds atdalīts no gaismas ir. Te šo svešvārdu viena zāmā tulko, tāds ir pretējs svētībai, labumam. Tas, ko mēs dabūjām no augšas, šim labumam, un šī zāmā, tas ir pretējs, viņš saņem ļaunu. Tātad, piemēram, slikts ēdiens tev ietilp šī kategorijā, kas nav vajadzīgs cilvēkam. Tādi te ļoti daudz ir šie ļaunuma paveidi, un arī labuma paveidi ir. Un tas ir atkal kabalistiskas lietas, tās ir, kur jāiedziļinās dziļāk kabalā, kur daudz formulas, daudz dažādas detaļas ir. Bet šeit mēs apskatām tikai to vispārējo. Paldies!